domāju, ka Latviešu centru nozīme sevišķi tūliņ pēc Otrā pasaules kara, sevišķi tad, kad tas sapnis par Latviju bija tāls. Daudzi svēti ticēja, ka kādreiz Latvija būs atkal neatkarīga, bet kad tas būs, vai šie cilvēki to piedzīvos, vai nē, sevišķi 50., 60., arī 70. gadi, kad tas bija brīdis, kur latviešu centri, baznīcas, svētdienas skolas, kori, dažādi veidi aktivitātes, bet faktiski visi centrējās ar latviešu centriem, spēlē vienkārši milzīgu nozīmi. Protams, ka varbūt tie arī bija tie laiki, kad bija vairāk šo cilvēku, kas bija gan aktīvi, gan finansiāli atbalstīja. Mēs redzam tādas nopietnas pārmaiņas arī mūsu diasporā. Mums ir 2., 3., laikam pat 4. paudzes tautieši, kas devās bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules kara, bet mums ir arī tagad tie, kas ir aizbraukuši strādāt, dzīvot jau pēc neatkarības atgūšanas. Un cik es esmu runājis ar visu paudžu pārstāvjiem, es redzu, ka ir labie piemēri, kur šie latviešu centri turpina dzīvot, paudžu nomaiņa, notiek tie paši kultūras pasākumi, notiek skolas strādā, gan skolotāji brauc no Latvijas, gan paši cilvēki no diasporas aprindām piestrādā. Un tie ir tie labie piemēri. Un tad ir arī tādi, kur ir skaidrs, ka vienkārši objektīvi cilvēku skaits samazinās, uzturēt šos centrus ir grūti. Un ir viena otra arī tāda vieta, kur pakāpeniski šie centri beidz savu darbību. Jā, taisnība, šāda veida latviešu centri sevišķi tur, kur ir daudz latviešu, palīdz gan uzturēt šo saikni ar Latviju, gan palīdz bieži vien arī vēlēšanu procesu organizācijā, kas ir nemazāk būtiska, saiknes uzturēšana ar valsts tīri, pilsoņiem tīri politiski. Bet es arī redzu, protams, ka tīri objektīvi šīs izmaiņas ir un viņas kaut kādā veidā notiks. Vai, teiksim, mēs šeit varam runāt par kaut kādu tiešu valsts atbalstu, tīri finansiāli, tīri kaut kādā veidā šiem latviešu centriem, es teiktu, ka es nesteigtu tos ar kaut kādiem solījumiem. Tas, jau jāsaka, man tagad mazliet nepierast, bet tomēr jāsaka, tas būtu ārlietu ministrijai jādomā, bet es arī labi saprotu, ka šobrīd vairāk tā koncentrēšanās tiešām ir uz kultūras izglītības programmām, uz tāda veida atbalstu. Bet katrā gadījumā man ļoti gribētos cerēt, ka tie centri turpinās darbību un ka tāda gadījuma, ka kaut kur kāds centrs pārtrauc darbību, nebūs pārāk bieži parādība.